internets Jančikam aprāvās. Jā, lūdzu. Nu? Jā, idioti, ārprāts! Vajadzētu tā kā Padomju Savienībā visus samest iekšā karcerī. Jums lecamau klaru vajadzētu uzdāvināt, varbūt to lieko svaru jūs nodzīt. Ja jūs tā gribat aiziet personālijās. Tātad cilvēki, kas pastāv par savām tiesībām. Dāmas un kungi, es vēlos jums atgādināt, ja jūs vēlaties pastāvēt par savām tiesībām un protestēt par likumiem, ja politiķu izvēlēm, kuras jums nešķiet pilnīgi godīgas, tad jūs esat idioti, kā tā kundze zaļajā peritē teica. Paldies! Tā. Jūs redzat, tas, kad ir tāda cilvēka attieksme, nu kā piemēram šobrīd tādu šo kundzi, tas nav mūsu nopelns, ja vīrusa nopelns. Tas vistiešākajā veidā ir mēdīju un politiķu nopelns. Mēdīju un politiķi ir visu šo gadu kūdījuši cilvēkus, kuri ir iebiedēti ar Covidu, pret cilvēkiem, kur uzdod jautājumus. Un diezgan dīvaini, kad pieauguši cilvēki atsakās uzdot jautājumus un kušina visus tos, kuriem šādi jautājumi ir. Manā uztverē tā ir pirmā pazīme totalitāram režīmam, bet varbūt es kļūdos. Un man liekas, dāmas un kungi, man liekas, kad mūsu draugi tojās! Давай, спец. Nu, pačļosēdīsies, bišķi jāpiet to vēlāk, lai var pačarkstēt. Ko tu pateici? Kronu var vajag. Pagaid, jau var nopirkt jāvis, tur nav. Jā, kā. Ideāli. Super. Šie visi cilvēki skaitās, tie trakie. Iedomājieties, cik daudz ir trakie cilvēki. Cik daudz ir trakie cilvēki. Iedomājieties. Jo pastāvēt par savām tiesībām šajā laikā, nu, tas ir skaitās slikti.
Un es gribu pateikt tiem cilvēkiem, kas uz šito skatoties, domā, ka šie cilvēki ir problēma. Problēma esat tad jūs, ja jums šeit kaut kas liekas nepareizi. Malič, man patiesi prieks. Tas nozīmē, ka cīņas spars Latvijā vēl nav zudis. Un cilvēki ir noguruši. Jej! Cilvēki ir noguruši no meliem, no manipulācijas, no kūdīšanas. Cilvēki ir noguruši no tā, ka mūsu politiķi diezgan divkosīgi rīkojās. Tik daudz valkā mašīnu, man liekas, tik nesen nav bijis. Hei, čau, prieks tevi redzēt! Maleč. Super. Un pat pieklājīgi viņi ir. Prieks jūs redzēt! Maleč! Tas, tautiet, ir kā tu pastāvi par savām tiesībām. Un tagad ir pienācis pēdējais laiks to darīt. Mēs vai nu stāvēsim kopā, ja karāsimies katrs atsevišķi. Malēķi. Drošības policija. Uzmanību, reku Gestapo. Paldies. Pagaidi vēl. Nu labi. Tā. Superīgi. Kāds paliek nervos, es tev skatos? Šie cilvēki nebaidās. Šie cilvēki
nepadosies, un šie cilvēki neļaus plānprātiņiem un psikajiem kontrolēt. Iekšā, es tevi gaidu! Davai, taisvaļā! Yes, maucam! Beidzot! Čau! Opā, beidzot! Ideāli, bļāviens secīt, es esmu tik pārsteigts. Superīgi, tā. Kā es atbraucu, tu esi pārsteigts? Es esmu pārsteigts, ka tik daudz bija cilvēku. Kā jums gāja pa ceļam? Viss mierīgi, viss labi, cilvēki. Nu nav jau pūļi, jā, bet ir. Mēs parādīsim. Ideāli. Superīgi. Braucam tā, tagad tikai jāizdomā, kur smoks vīriņš iet, redzi? Tas ir Jačislavs. Jačislavs. Jā, pagad, zini kā? Tagad jāizdomā tikai, kur nopirkt. Nē, nu, mums jāparkojas, mēs jau varam braukt līdzi visu. Nē, nu jā, vienkārši skatīsies, kur viņi pārkojas. Uz Igauniju, man liekas, tur ir pases? Nē, robežsargi. Ar kājām var pāriet pa vidējo robežu pavarīju. Neviens to pat nepārvalda. Tu iedomājies, cik kā tas vīrus ir viltīgs. Ja tu pārēji kājām, viņi tāpat nepamana. Ja tu nes vīrus, tad viņi nepamana. Jā, maigi labi. Tu vīrus paņem līdzi. Man ir rekordi izsargāšanās. Tev nav. Es mīlu izsargāties. Nu tā, tu vari iet pār robežai, kur ir tev problēmas? Nu, bet tas jau būs, ar mani seju tas jau būs tikai joks. Vīrus ar tavu seju būs joks. Nē, ka klauns pāriet pār robežai, zin kā. Tev pasaka tāda pat bilde? Vot, baļaļ, nav. Nē, nekas, es ar flamiju. Tev sarkanais ir? Man ir melnais. Šito būs jāpārkrāso. Klausies, bija kaut kāda ČP vai ne? Nē, principā nebija. Viss bija čikniekā. Viss bija kārtībā, jā? Jā. Kā atbraucāt? Teiksim, īsti ceļu lēnām, ja? Nu jā. Bezteigas. Jā, tā, kaut kur gājām tā vidēji 70, 80 pat īsti nevarēja pagraukt. Un teiksim, pilsētās cilvēki ar tā kā, atbalstīja? Jā, atbalstīja. Kā, teiksim, bija atsaušas? Es tad stāvēju, tad bija viena tāda pavada sieviete, kura, vai, idioti, un es domāju, jā. Un es viņai izpļautu, pajautāju, kad visticamāk, ka viņi gribētu arī mūs tā kā čekas laikos, lai pagrabājies. Jā! Nu redz viņi tādu, arī viņas viedoklis. Es neatceros, kas to teica, bet teica, es esmu gatavs mirt tikai par tavām tiesībām, lai tu varētu paust savu viedokli. Jā, tā kā viņi arī, kāpēc viņai ir tāds viedoklis? Tieši tā. Bet trākākais ir tas, ka mums bīstamā laikā, ka mums drīz var arī piegrieztos kādēļ, ka tāds viedoklis paušana. Zini, kas ir zīmīgi? Tu redzēji to Venta Armanda Kraukļa? Neredzēju. Viņš tur, mēs aizliedzām protestu, tāpēc, tas būtu baigi bezatbildīgi, un lala. Es gribu atgādināt, tas pats Krauklis, kurš tad, kad uzlika tos ierobežojumus, kurš dīca, tāpēc, ka valka, tas situācija, teiksim, daudz strādā tur un tā, kad, lai iedod īpašu status, redz, ja tu regulāri ej un strādā tur, tad tev vīrus neķer. Tad ir pavarīgi, tu var katru dienu. Bet, ja Krauklis teica, ka neķer, tad neķer. Un tad, zini kā, uzliekot uz svariem, tad, kad viņš uzliek tāda viena svara kausā biznesa, otrā ir vīrus, tad ir biznesa svarīgāks, tad viņš grib biznesu saglabāt. Tad vīrus nemaz nav tik traks. Nē, alķīšu biznesa, tie autobodas, Tad, kad tu uzliec Covidu un pret cilvēku tiesībām, tad Covid uzreiz paliek ļoti aktuāls. Bet tas ir jauni, tas pirmā klasē nemācījās, ja tu paudi viedokli, tad tu esi ārprāts. Tev nedrīkst būt. Tu neesi imons, tev momentāli vīrus pieķers. Vismaz degunu var sasildīt. Ko tu dari? Tagad tev atpazīst uz robežu. Nē, pagaid. Nē, man vīrus pielikt. Es viss šitie, te beig tas deguns. Jā, pocaur butlēt. Nē, baigi labi, jā. Šito pēc tam smoki, jāsagriež, ka tas ir kā traki. Nē, pozitīvā ziņā traki, ka tik daudz cilvēku. Man patīk tas, ka daudz cilvēku, es pamanu to, cik saspīlēts, teiksim, emociju, kā cilvēks apūdīt viens par to. Jā, ir. Tas ļoti labi, šitas izkristalizējās šitajā visā ļoti labi. Un, Man ir reizē bēdīgi, bet reizē man ir prieks. Man ir bēdīgi, ka tomēr ir tādi cilvēki, kas nosoda tos, kuri pastāv par savām tiesībām, bet man ir prieks, ka tomēr ir vien vairāk paliek tie, kuri sāk par savām tiesībām pastāvēt. Un es ceru, tie, kas skatās, nākošais es neredzēšu tik daudz tos komentārus, ja es būtu tur un tur, es arī gribētu būt. Es ceru, ka nākošais es ieraudzīšu jūs nevis tajā kameras pusē, bet šitajā kameras pusē. Klausus, mēs varam uztaisīt naudu, patentēt šitos deguns, mums vajag tiek notirgot. Nē, bet tad vajag vēl kaut kādu, ar tām ūsām
Un kaut kādiem tiem, kaut kādu, nu, ķipa, lai muti arī aizsadzētu. Ja mēs sākam tirgot venta kraukļa maskas, vīrusu neņem. Jā, venta kraukļa maskas, ja mēs sāksim, tas gan būtu glauni. Tas taču būtu. Tas gan būtu glauni. Mēs tuvojamies kaut kādam cena parādu. Šitam te ir, tur ir tālāk robežas. Es nezinu, vai laidīs pār robežai. Es nezinu, vai laidīs pār robežai. Mums tā kā jābrauc uz Valgu vai Valkā jāpaliek? Kur mums jau vajag? Tagad, viņi tur tur Stajankā. Jāapskatās, vai būs vieta. Pabrauc uz priekšu, ja nebūs vieta, tad apskatīsimies te kaut kur mēs blakus varam noparkoties. Jo ar kājām, ja iet pāri robežai, vispār nekāda problēma nav. Tur pieši staigā? Es te vidēju, es parādīju visiem, cik tas ir banāli, stulbi. Te ar kājām tu aizēji, tu vari pēc tam paņemt to te kaut kādu, iznomāt mašīnu un pēc tam brauc uz Igauniju. Kurš tev būs aizliedz? Mašīnu te nevar braukt? Nā, mašīna noteikti tur tā Covid klās jābūt. Kur tu Nu, tev jāpieprasīs, jā. Tur ir tas, mēs jau varam iet ar robežsargiem uzprasīt. Nu, es saprotu, vajag vienkārši nolikt mašīnu, tad vajag izlīst ārā. Mums jau tā reiz iekšā nelaidīs. Visur salīdz jau nevienu nelaidīs. Pilns nenē. Braucam aiz visiem, jā. Gestapo. Gestapo. Kas tur ir Gestapo? Uzmanību, atceraties! Arī fašistiskajā Vācijā policisti pildīja tikai savas pavēles. Nu, tas gan viņus neatturēja no tiesāšanas. Paldies! Paldies, jā. Mēs braucam taisni vai griezam pa kreisi? Griez pa kreisi. Kur visi? Visi arī te ir sagriezījušā, jā? Fuck, vecīt! Fuck! Kāpēc mēs te nevaram... Tad, kad bumerangs, starp citu, zini, kur krauklis spēlēja? Tad, kad bumerangs... Mēs nevaram gribot iekšā ciemā mums nošaus? Nu, es nezinu. Es ceru, ka nenošaus. Šitam tajā, zini kā tajā? Nu, jā, pagad, vat tu pat arī nav. Šitam malī, nē, šitam te pat pie tās sienas, lai netraucētu. Redzi? Uzfilmē, mums ir kā... Pasaka pa gābu. Opa! Jā, es arī saku, ka vajag policiju. Nedar tā, nedzirdi? Kas es nedrīkst apgriezties? Nedrīkst apgriezties, kundzīt? Kā es varu zināt, jūs zīmīt uzlikāt? Kāpēc jūs tik rupi bļaujat? Jūs varat uzrādīt robežas? Brauc. Atnesiet. Nekavējam laiku, brauc. Pup mīstās, ķerpēc veicens. Nevajag cikot. Tā jā, lai viņas ir dirst. Mēs atradīsim vietu, kur nopart. Reku iebrauc tur. Bļaļ, tur ir šārā. Braucam te pohuj, tur galā skatīsimies, kur viņi tur parkojas. Pohuj, aizņemsim visu kaut vai ielu. Ja vajadzēs. Aizņem šitā. Aizņems visu. Galvenais nesaspīlēs situāciju, būs labi. Viņi izbrauc un braucam tad. Braucam tad tā garā. Tu skaties, kur tu ej? Čakor uz acīm neko neredz. Braucam tajā galā un atnāksim tajā kājām. Mēs braucam tur mēs nevaram? Būtībā mēs varam, saprot, tāpēc vajadzēja ātrā, es jau tev teicu, vajadzēja tur noparkoties. Nu davai, brauc, es te parādu. Šitā te būs baigi daudz, braucam. Tā, braucam uz priekšu un pa labi. Tās būs psikas mātītes, bļet. Psikas mātītes, bļet, iedomājies tā. Es zinu, kur mēs atklāsim maskiju. Policists mums nevar ieteikt kaut kur nolikt? Nē, policisti var ieteikt tev nepulcēties. Kur te var noparkot mašīnīt nolikt? Meklējiet. Ideāli, paldies. Jūs nevarat norādīt, jūs neesat vietējais, ne? Neesat vietējais. Jā, nu... Es jums iedošu, nolieciet, lūdzu, miskustē. Gestapo čaļus parasti aicina no citām pilsētām, jo savējiem būtu kauns. Brauc. Jā, to gan tev tur nevajadzēja tā, šādi ņemt pēc citu. Brauc pa kreisi. Tā, brauc cauri, taisni. Šitien te ir viens variants, jā, ka tu vari nolikt te. Jā, un var arī tur tālāk nolikt. Respektīvi te, vai arī pie Alķīšu šopu to nolikt. Nu, ideāli. Tā. Nu, laidīsim? Ko tā? Ejam. Paņemsim, aiziesim, aizielikšu šito te. Aiziesim, žilētis tā. Aiziesim uz to bariņu un aiziesim, es saku, es tev ieteiktu parādīt, kā mēs varam uz Igauniju tikt elementārā veidā. Gribu redzēt prikolu? Nu, neku.
Tur ir tā, ka tur var vienu kāju nostāties Latvijā un ar otru Igaunijā. Tad fig viņi zina, kā Covid darbojas, es nezinu. Nu, lai brauc. Bam, jā. Suprīgi apsies, reku vingrošanai priekš ceļiem sataisīts. Arī šūpols un kalns vien. Ideāli, jā. Jā, šitas man tā diezgan pozitīvi pārsteidz. Ko tu, pat tas skaits, es nebiju iedomājies, ka tiešām tik daudz būs. Ko? Kurā vietā? Tu jau no pašas Rīgas, ja? Jā. Es vēl brīnos, ka policists mašīnas ar samērā maz. Nu jā, bet tu no pašas Rīgas jau brauc kopā. Jā, nu, protams. Iedomājies, nu tas ir... Tur ir Igaunija, jā? Ejam. Tur tieši ir robeža, jā. Un tas ir tas, kur vienā vietā tev vīrus ķer, un otrā tev vienkārši, zin kā, ka tu... Bet šitien ir tas koridors, kur vīrus neķer, man liekas. Jā, tas ir vienkārši, tā ir mierīgi. Tā ir mierīgi, jā. Jā. Gestapo. Pagā, šito jānafilmē. Jā, reku. Šie ir tie cilvēki, kas nebaidās un nepakļausies nelikumīgām pavēlēm. Vai ne? Tur ir kaut kāds... Jā. Šitā upīts, tā ir tieši robeža. Nu, robeža, es saprotu robežu, bet šetien tāds tilts Te zem tilta vienkārši tos, kas neklaus Covid distancēšanās, tev viņus ved uz nošaušanu. Kāpēc tur ir kaut kāds punktiņš, te nav nekāds būdiņš? Šie cilvēki nebaidīsies no pārstilēt vīrusu un no varas, kuri zaudējusi kontroli pār sevi. Robčiks arī ir te. Tikko ieradās. Robčiks arī ir te. Kur mums ir klauniņa? Beidz deguntiņu. Svīst baigi, tāpēc. Ir, bet svīst baigi nedaudz jāatpūtina deguns. Jā, galvenais neliemat pāri robežai, ja negribu pēc tam sēdēt mājā. Bet es nesāku, tagad man ir vīrus. Šitā jāstāv. Un zināt, kas man liekas cilvēki dīvaini? Kad Krauklim nebija nekādu problēmu dīgt, lai biznesi neizbojā. Bet piketi, bet protestu izčakarēt tas gan ir, tā, demokrātiski. Es esmu ļoti patīkam. Čau! Tu pat šito, tu atkliboji no Rīgas vai ko? Malac. Jā? Vecīs, bet iedomājies, tev spēku vajadzēja no Rīgas atklibot. Nu, ko tu domā par šo pasākumu? Neizteikšos labāk. Kāpēc? Tu neesi par? Nē, protams. Tu tas ir labi, pareizi, ka cilvēki pastāv par savām tiesībām. Protams, svarīgi, lai izsakās, lai būtu kaut kāda iespēja izteikties savādāk visu mūžību. Salikt pa mājām, Mums lēnām vienu ar otru pirmām kādām sakūda. Jā, sanaido. Tos, kas tic vai netic vīrus nopietnībai. Es gribu pateikt, ka es nenoliedzu vīrus, bet kas tic vai netic nopietnībai. Nē, vīrus ir daudz slimības, ir tūkstošiem slimības, un jāņem vērā, ka ja mēs cīnītos ar visām šitām, tad mēs visi nobeigtu. Bet zini, kas man vēl liekas ļoti interesanti? Tā valdība, kur tagad saka, ka mums ļoti rūp jūsu veselība, viņiem bija nospļauties uz pensionāriem 30 gadus. Viņiem bija nospļauties uz bērnu pabalstiem niecīgiem 30 gadus. Viņiem bija nospļauties uz katru aspektu, kur viņi varēja reāli palīdzēt. Bet šitā, te jau piķi var pilīt tagad. Tagad neskatās uz rokām, vai ne? Tas ir viens aspekts, bet... Jankā! Tas ir viens aspekts, bet mēģināt tos ierobežojumus tādā veidā, tik daudz un redzot, kā tas ietekmē ekonomiku cilvēks un katru cilvēku, tas nav pareizi. Manā uzturē, man liekas, būtu pareizāks pasargāt un izolēt tos cilvēkus, kuri ir apdraudēti. Jā, kuri... Teiksim, no kroniskām slimībām.
Protams, tas ir svarīgi. Vai būtu, teiksim, tas, kas ir slims, kam ir kaut kādas slimības. Jā, ja arī tas, kurš baidās, piemēram, tas arī pieņemsim, nu, kaut kādā tur viesnīcā vēl kaut kur. Tas būtu, jā, svarīgi, bet šādā veidā katram, kurš cilvēks, kas jūtās vesels, ja, tas, kas bez simptomu slimnieks. Labi, jā, bez simptomiem viņš ir, viņu izolēt un šādā veidā, nezinu, vērt vienu nozari pēc otras nozars ciet, jā, cietuši jau ļoti daudz nozars, jā, turistus ļoti cietas, jā, viesnīca biznes, arī citas nozars. Un tas ir tikai sākums. Mēs vēl neesam tās sekas izbaudījuši, kas tā visa dēļ būs. Ilgstošas sekas, tas ir kurā gadījumā. Vai ne? Tāpēc, redzēs, kā tas viss beigsies, bet cerams, ka beigsies labi. Vai ne? Bet katrā ziņā mēs nepadosimies. Tieši tā. Man ir prieks tevi redzēt. Man ir prieks, ka es redzu tik daudz cilvēku šeit. Tas ir tāda miermīlīga akcija, ko aizliek tagad šādas akcijas. Tie ir, kas ir provokātori, tie ir provokātori, bet tie ir miermīlīgas akcijas, cilvēki grib izteikt saviem. Jā? Jā, es jau sāku kašķiet. Kurš policists vai tāds vienkārši kā cilvēks no malas? Tās fotogrāfs, kas stāv pie... Ar to lielo fotoaparātu? Jā, to lielo. Viņš man stāv, es no Bauskas cietos, jobam ierod. Es no Bauskas cietos, jūs paši zināt, mēs Bauskajā pēdējā. Jā. Mēs cietamies no Bauskas. Viņš man cienāk, viņš to saka, sāk fočēties tāds. Jūs ziniet tos vārdus, es pateicu, ka nedrīkst darīt. Visi Baušnieki pieskrēja. Tagad ir vēl jūsēja pārējie Baušnieki. Jā, tieši tie paši, kas mēs bijām. Vispār ideāli. Davai aiziesim apsīsimies tālāk, kas notiek. Mēs arī būsim starp jums. Tas ir labi, ka Baušnieki ir arī valkā. Es, kā saknēs valcēniec, esmu priecīgs uzņemt viesmīlīgi visus mūsu pilsētas viesus. Bet uzvald savus ļoti. Jā. Es nedaudz atpūtāšu degunu, man deguns viss tālāk baigi cer. Superīgi. Tātad. Propaganda labā nozīmē spēcīgāk pārliecināt. No? Forši vai ne? Man ir lepnums par visiem šiem cilvēkiem, kas šajā laikā atsakās baidīties. Man ir lepnums par cilvēkiem, kas šajā laikā uzstāj par savām tiesībām. Kas šajā laikā tiem bandītiem, kas tiem bandītiem nepadosies un neļausies. Pienācis laiks, ka mēs vairāk nevaram klusēt, mēs nedrīkstam klusēt. Mūsu morālais pienākums un mūsu atbildība ir celties kājās un darīt visu, ko mēs varam, lai šo visu mainītu. Kā jūs redzat? Šeit mašīnas ir samērā kuplā pulkā. Es teikšu tā, es biju ļoti pārsteigts un es negaidīju, ka tiešām tas, teiksim, 12. vilnis noturēsies vēl līdz šim. Bet acīm redzot, cilvēki pietiekoši ēduši no tās buļodiņas. Un jā, viņiem tas ir apnicis. Uzmanību policija! Neklusējiet, ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atpūties ne vairāk par 2 personām. Uzmanību! Tautas pārstāvi! Policistiem vēlētos atgādināt, ka jums ir jāpilda likumīgas pavēles. Vēlos arī atgādināt, ka 2. pasaules kara laikā attaisnojums uz pildīju pavēles nederēja. Tiesāt jūs kā noziedznieks pret tautu. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Noziedznieks. Atkārt. Redzat, ja? Ideāli. Ļoti kuplā pulkā. Nu, šādi tikai valkā, man liekas, izstāsta tikai tad, kad ir kaut kādas tirgus dienas. Un reņas labs daudzā tad. Es gribēju policistiem pajautāt, kad būs tas brīdis, kad lauzīs tās rokas aiz muguras un būs astums? Vai šodien nebūs? Nē. Jā, īstenībā man daudz sakas.
Man aizsvīt, bet nu... Vai ne? Tā. Vai ne? Jā, man vienkārši svīst un pagā, kur es viņu noliku? Bļājans, man būs jāziņo policistiem par zādzību. Var aiziet izteikt viņam mutvāru. Vai ne? Ну, kā jums? Ну, сейчас я смотрю, где я ее положил. Я бы забыл свою голову, если она не было бы на плечах у меня. Ага, kur man palika deguns? Pļāj! Man tagad jāatcerās. Kāpēc? Mašīnā es noteikti nevarēju atstāt. Jā, вот. Čistis tas ir pauzes, vai mēs sameklēsim degunu. Viņš kaut kur noteikti somāja dziļāk, bet labi, pukmīši. Apsīsimies. О. Полицейский плюс. Полицейских тут сейчас больше и больше, не? Ну, больше, чем нас? Ну, не, пока еще не так страшно. Не? Ну, как ты думаешь о том, что сейчас происходит? Все получилось. Все хорошо. Много людей, не? Очень много. Ну? Очень много людей. И как ты думаешь, как будет впредь? Не ожидали. Как ты думаешь, как будет впредь? Все больше и больше. Посмотрим, поживем, посмотрим. Еще не вечер. No. Reku mums drons arī iemējamies. Tas ir labais drons vai sliktais drons? Kā tu domā? Rektālo provi neredz, tad jau vajadzētu būt ka labajam. Varbūt, es pirms atradu, viņš tad būs sēs, tad būs sliktais. Ei! Prieks veicīt, prieks tev redzēt. Ai, blēs, apasīs game tev, ja? Jā, protams. Nu, kā jums gāja? Lieliski. Viens pāri nedarīja? Nē. Nu, tur diviem mēģināja tur frenčos piesieties, bet nekas jau nesanāca daudz. Ideāli. Poršlainā garā braucāt, ja? Ideāli. Man tikai, redzēji, man pirmais upurs. Man tikai... Ding, pasties uz stūriņu. Jā. Tas šodien? Jā. Mani pārsteidz tas, kad tiešām tik daudz mašīnas un kad... Es negaidīju. Es domāju, ka būs kāda, bet es neiedomājos, ka tik daudz. Es biju pārsteidz. Cik tu tālu daskaitīji? Es neskaitīju. Tur nebūtu. Tāpēc, ka tur jau nevar saprast, kurš ir kurš, jo tur jau bija. Bet man bija pārsteigums, kad bija tie, kas saka, ka tur tā idiota un tā tālāk. Es vēlētos palūgt policistiem netraucēt miermīlīgi šeit pastāvēšanu ar savām skaļumu pastiprinošām ierīcēm. Labi? Paldies! Kur tev palūgt? Es kaut kur huņzīgs, kaut kur esmu nolīdz nevar atrast čau. Labi, ka jūs arī atkalēs tierindā. Vai ne? Jā. Jā, ecīt, tā kā. Tā kā jā, baigi forši. Nu, jūs redzat? Es stāvu no valsts, es tikai tagad pēdējos gadus dzīvoju Valmierā. Pēc no valsts? Jā. Te taču arī bija pagaidu valdība savā laikā. Ulmans, kurš te dzīvoja. Maza revolucionāra pilsēta. Jā, maza revolucionāra pilsēta. Liepāja ar visu, kur dzied un valka visu tur, kur protestē. Kur tā ir revolūcija? No, jā. Mīļie draugi, paldies, ka jūs tik daudz esat atnākuši mūsu video klipa filmēšanā. Jēj! Latvija! Šodien mēs filmējam video klipu par brīvību! Lūdzu, klausiet arī policistus, lai viņi mūs nejautā tiem nekrietnējiem, kas te bija saskaņojuši piketu.
Mēs esam ar brīvīm, draugi! Un, lai mēs iesildītos, vai režisors, vai man tagad labi filmēs, lai var runāt, vai es saprotu? Tagad iet pirmais dublis! Pirmais dublis, paldies! Respektīvi, tur nedaudz iesildīsimies. Ar to, ko mēs parasti iesildamies. Un visi kopā, mēs esam brīvi! 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 Brīvi! Mēs esam vara! Mēs esam vara! Mēs esam vara! Es atvainojos, kā tas otrais dublis saka? Ir jau filmēts šitais pirmais. Vēlreiz varētu pamēģināt vēlreiz! Vēlreiz jāpēc. Jā, vēl obligāti! Man grips ir nav noskājis. Nedaudz temīr, šitam te vajag nedaudz piet šeit. Labi, tad es tad vēlreiz pamēģināšu un tad vēlreiz. Jā, bet zini kā, pagriezies čučut vairāk uz to otru pusi, lai redz labāk seju. Un mikrofonu tuvāk mutē. Viņa draugi. Nenāciet arī tā kā garāk tu viens otram, lai mēs būtu Ko lūdzu? Sveicināt. distanci. Labdien. Jo ir kas par to ļoti uztraucās un respektēsim arī viņus. Ko tu par Video manīm priecāties? Tas jau nav stāsts par manīm. Mēs esam šeit, lai atbalstītu arī jūs. Visu video skatos un atbalstu. Mani tas priecē dzirdēt, Mēs bet esam man viena reizē tas tauta. mani mulsina, jo tas nav stāsts par mani. Tas nav. Mēs zinām, ka Man valsts ir stāsts paziņojuši, ka arī jūs Man esat liekas, ka trīs tas vakcinēti. jā, tad redz. Tas arī labi, vai ne? Katram ir tiesības Var izvēlēt. rādīt sunīti? Re, kā arī suns grib būt brīvs, vai ne? Un pat sapucējies ar tādu frizūru ir šodien. Vai ne? Ideāli. Vai jūs piekrītat? Jau! Tagad trešais. Var, jā. Labi sanāca pirmie. Labi sanāk. Ļoti labi. Draugi, mēs zinām, ka šī pandēmija, tas ir fake. Neviens vairāk tam netic. Pat policisti Cēsīs, Valmierā, ar kuriem mēs runājām. Neviens netic šim fakeam. Vai jūs tam piekrītat? Es no gripas nebaidos, ārstējos un aizlaižos. Jā, ha. Arī augšs nopelnīt visu. Paldies, policisti! Paldies, ka jūs esat! Paldies, ka jūs mūs sargājat! Mēs esam šeit, lai atbalstītu arī jūs! Videoklipā. Pure Estonia! Are you there? Are you also for the freedom? No more than 2 people for a family to be nearby. Follow the Thank you! and do not endanger health and safety. Es ceru, ka šis pasākums arī iezīmēs tādu sākumu visas Baltijas brīvības protestā. Visai Baltijai apvienoties vienā lielā, milzīgā spēkā. Vai jūs esat par to? Mīļie draugi, jūs zināt, īstais vīrus tas nav Covid. Īstais vīrus tās ir bailes. Īstais vīrus ir politiķi! Īstais vīrus ir meli, kurus mums stāsta.
Čau, starp citu, tev arī. Citas arī katrā, viņš ir malets. Tas vajag labi. Un arī Bauska. Jā, arī Bauska, jā. Visi. Jēze, šitādiem čaļiem ir jābūt vairāk, pareizi? Nevis mēmļa, kas baidās no grīzes. Mums iedeva sodu, un mēs tāpat atbraucām. Par ko jums sodīt iedeva? 2 metri. 12. Nopietni? Pagaidām, pastāstat, cik jums iedeva? Mani, es neteikšu, cik iedeva, drīkst neteikšu. Labi. Jo izmeklētāji... Tas bija vairāk simboliski, bet tas bija, lai iebiedētu. Simboliski. Tā izmeklētāji, kura deva sodu, es viņu mīlēšu par to, ka mums iedeva visiem tādu sodu. Bauskas policijas... Nu, teiksim tā, tu netur ļauni, jo tu saproti, ka viņi izdarīja mazāko, ko viņi drīkstē izdarīt, ja? Jā, mani tas priecē. Mani prieks jūs redzēt, un es ceru, ka mēs tiksimies biežāk šādā veidā. Ideāli. Redz. Šos čaļus es jau redzēju iepriekš. Kā mēs varam redzēt? Cilvēks vairāk, laikam, gribu nebiedē. Nu, piedīs, katru gadu mēs it kā neesam šādi baidījušies. Katru gadu mēs neesam iznīcinājuši biznesu un izglītību un visu dēļ vīrusu. Vai ne? Viņš kaut kādā komiskā kārtā ir nonākusi savu dārgākā mamma. Bot, jā, es meklēju un nevarēju saprast. Es eju uz mašīnu, skatos. Jā, mašīna, jā, tad es ar tur atvēru. O, superīgi. Pareizi, savādāk, galīgi. Kas tu būtu bez maskas, nu? Nu, ja es taču pārkāptu likumu. Uzliec masku. Jā. Kā man piestāv acīm? Acīm? Jā. Labi, ir labi? Jā. Izceļ manas laikstas. Vai, nu tas neatvairams vienkārši. Vai ne? Pagaid, es gribu nofilmēt. Tiem cilvēkiem, kas jūtās nervozi, atcerieties. Gestapo. Jā, Gestapo. Arī. Jā, papierim bite. Lieliski. Jā. Superīgi. Ir tāds teiciens. Melu laikmetā teikt patiesību ir revolucionāra rīcība. Es domāju, ka mēs šo melu laikmetu pārdzīvosim. Es domāju, ka pateicoties tam, ka mums ir šādi cilvēki, un mēs neesam mazs. Mēs Latvijas nācija. Man augstā. Mēs redzam, šeit, bet tā ir tikai daļa. Es to parādīšu pārējo. Tik tālu es nebiju aizgājis. Tātad, kā jūs redzat? Bam. Visas mašīnas. Un tad tāds mazs pārsteigums. Cak! Nu, tie margināļi sabraukuši. Tie radikāli. Tie idioti. Tie, kuri grib apslipināt. Mītas. Tie ir sabraukuši. Ja varbūt tie ir tie cilvēki, kuriem ir pauti vairāk kā jūs. Nu, tie, kas nākos taisījās mest un tā tālāk. Man ir prieks. Vairāk par 2 personām vai ģimenes kopā. Ievērojiet norādes. Neapdraudiet kuras korumpanti uzurpātori smērējuši 30 gadus, grib pieķerties jau pašam svarīgākajam, pašam dārgākajam. Grib pieķerties mūsu bērniem. Bet mums jāsaka viņiem sirdī paldies, tāpēc, ka tieši viņi ir palīdzējuši mums šeit šodien sanākt. Tieši viņi ir mūs pamodinājuši, jo mēs taču bijām bišķi iemiguši. Bet šodien saprotam, ka tas, ko viņi sauc par mūsu valsti, ir kaut kāds dīvains veidojums, kur kāds norāda
saimniekam, valsts saimniekam, kā viņam dzīvot, ko viņam darīt, ar ko viņam tikties, kad viņam tikties un cik bieži to darīt. Kaut kas nelīmējās. Mēs esam šīs zemes saimnieki. Tieši mēs esam šīs zemes galvenā, svarīgākā sastāvdaļa. Tieši mums, mūsu vecāki, mūsu vecvecāki atstāja savas mājas, savas dzimtas zemes. Un tieši mums ir pienākums tās atstāt mūsu bērniem. Tā ir mūsu tēvija. Šeit ir mūsu tēvija. Tēvija ir no vārda tēvs. Tas ir tas, kur dzīvojuši mūsu tēvi, tēvi. Un tā ir tā zeme, kuru viņi mums ar cerību un ticību tam, ka mēs to tālāk nodosim saviem bērniem, ir atstājuši. Mēs viņus nepievilsim. Mēs nosargāsim mūsu zemi. Mēs nosargāsim un atbrīvosim pirms tam. Tas ir mūsu galvenais uzdevums šodien. Mūsu galvenais uzdevums šodien ir saprast, ka mums nav jāpakļaujas bandītiem, korumpātiem, uzurpatoriem. Mūsu uzdevums ir saprast, ka mēs esam brīvā tauta, šīs zemes saimnieki, bet viņi labākajā gadījumā var būt mūsu sulaini, ja mēs viņiem to atļausim. Es ticu, ka tie, kas ir mūsu sulaini, ka viņi to arī saprot. Un es ticu, ka tie, kas ir mūsu sulaini, grib novilkt maskas, formas un nostāties šeit kopā ar mums. Vai ne? Nē, paliksiet pret tautu, un ja šaubu būs jāšauj, šausiet. Ko tad viņš vēl var pateikt? Tikai nē. Dargie draugi, paldies jums par drosmi, paldies jums par uzdrīkstēšanos. Paldies par to, ka jūs esat cilvēki. Tieši jūs esat šīs zemes sāli. Jūs esat varoņi. Visi šeit, kas atnāca, nenobijās. Jūs esat varoņi. Tieši mēs kopā izdarīsim to, ko mūsu bērni no mums gaida. Mēs izveidosim brīvu valsti, kura palīdz cilvēkiem būt laimīgiem, nevis ierobežo un apzog to. Paldies, draugi, ka jūs esat. Paldies, paldies. Stipri un vareni, kad simtiem cauri dien zaļo un šals, virsļos un ziļuki, plašajā pasaulē, laikus un tīžanu, virsļos un ziļuki. Čau, Raus. Čau. Prieks tev redzēt. Atvisēji, kā ir vieta? Kā jums gāja? Kā mums gāja? Neturēt? Jā, kaut ko viņš zina, kā mēģināja. Es nav brīnījos, ka nav tik daudz policijas. Tā, tas tam tik zini, ja? Kā nav tik kā var, cik vienkārši var pāriet pāri tai bīstamai robežai. Nav pilnīgi pajāt. Nē, tu negribu taisīt zināt, mums kā eksperimentā, vienkārši pāriet pāri apsēdies. Kā es pārkārt? Atpīd, ja? Tad ir labi. Man vajag priecēt, ka tik daudz, man vajag priecēt negaidīt, ka tik daudz tomēr mašīnas. Tādā tas vilnis ir un laikam lēnām visu nosauc. Vajag. Tu no pašas Rīgas ir samējumi, protams, kopā? Nē, ar busu. Beigas mirkt. Jā. Jā, maska ir. Maska man tik ir degunā. Maska man ir degunā. Čau. Prieks tev redzēt, Betī. Prieks tev redzēt. Baigi, skatāt. Ne, viss sanāca, tā kā. Tagad šitā vajag biežāk. Kas rītā būs? Rīt kaut būs vai nekad nebūs? Ot par rītdienu. Tur jau viņi būs noteikti gatavi. Es domāju, rītā noteikti tur būs sarādi.
tur būs tās pats, kad pagājušais 30 policijas mašīnas, lai gan tur nebūs tagad tik daudz cilvēku. Mēs jau tā klusiņām varam... Jā, es saku, bet jāaizies neoficiāli, tad tur tieši tāpat būs 30 mašīnas un tāds gan pakot. Ja mēs tagad klusiņām runāsim, ka viss sarunāts un tur rītā viss būs, tad viss mums jau saka. Jā, veicīt, jā. Tur viss ir mobilizēts tiek. Tur vakarā drošības policija aizdraus uz tumšiem pagrabiem un iebāzīs dibenā rektālo provibe. Ko tev te? Šitas te, pa šo mutisko komentāru jau nevar izdēst, ne? Kā tur, kuram tur bija tur? Kur stāstīja, jā? Ko ierakstīja to komentāru, ka atnāca policija? Nē. Jā, nē, tur nē, par to, kad vienkārši par tiem komentāriem. Jā. Kad policijas, brīdināja, kā tur viss notiek, ja viņi tur kaut ko pārkāps vai kā. Cik klāja, mani baigais prieks. Tik tomēr. Cilvēki nebaidās. Cilvēki. Ir, jā. Au. Gestapo. Ejam pakaļ. Reku Gestapo iet. Gestapo, jā. Es spēju uzburt ainiņu, kad otrā pasaules kara laikā Hitlera gestapovieši noteikti arī šitā te pat staigāja apkārt. Paldies, ka esat sabraukuši, paldies, ka esat sanākuši. Mēs atbraucām no Rīgas speciāli uz Valku, tāpēc, ka valstinieki bija tie, kas atbrauc pēc nedēļas uz Rīgu un palīdzēja mums norganizēt Krasmalā pasākumu 12. Milzīgs paldies tiem no Valkas, kas bija. Mēs šodien esam atbraukuši pie jums pēc Valkas iedzīvotāju lūguma un iniciatīvas notiek šīs brauciens, brīvības brauciens uz Valku kopā ar Igauniju. Un mēs neesam pret kaut kādiem vīrusiem, pret kaut kādām tādām lietām. Tas, ko mēs gribam šeit demonstrēt, mēs dzīvojam brīvā valstī, Latvijā. Un te ir tādas lietas kā vārda brīvība joprojām spēkā, kas ir garantēts mūsu satversmē. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Nevis kaut kādas totalitāras režīmas, par kaut kādām. Bet šodien mēs šeit esam, lai paustu to, ka ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas jūtās ierobežota. Un viņi ir jāuzklausa. Un ar šo te daļu ir jārēķinās. Un mēs šodien redzējām, ka katrā pilsētā pievienojās desmitiem mašīnas klāt šajā braucienā. Un te sabrauc simtiem mašīnas no visas Vidzemes, no Rīgas, no Valmieras, no pilsētām. Un šis ir otrais jau pasākums, un tas turpināsies. Šo vairs nevar apturēt, un valdībai ir jāieklausās. Viss, ko cilvēki grib, ir samērīgi un saprātīgi ierobežojumi un cīņa ar šo te vīrusu, ka viss notiek loģiski tā, lai tas nebojā ekonomiku, tā, lai uzņēmējiem Valkā nebojā to visu, tas, kas jums šeit kopā ir ar Igauniju, Latvijai. Sadarbība, jūs ir savu veselu pilsētu ekosistēmu, kur ir savu kārtību, un to nevar ierobežot. Pēc kaut kādiem muļķīgiem ierobežojumiem, jābūt pamatotiem, loģiskiem, skaidri saprotamiem ierobežojumiem, tādiem, lai tas palīdz cilvēkiem pārvarēt šo situāciju. Tas tā. Nevis terorizēt un ierobežot. Ziņa tagad Ventam. Venta Armanda Kraupa. Tu papis. Tu reāli papis. Vai ne? Es jau tev meklēju, starp citu. Tu atpakaļ mani varēsi? Jā, tikko tu domā braukt. Tu brauc uz Pelagos? Jā. Nu, te jau uz vairākam stundām viņi sapulcējuši. Te laika, nē, te es kā sapratu stundu kaut ko. Stundu, jā, bet jā. ģeniāli. Nu, jā.
Daudz cilvēku, jā, daudz atbalstītāji. Nu, vat klausies. Kā tev beidzās? Tev komunicēja, ja, viņi tajā? No vienas puses, jā, mēs esam daudz, vai ne, mēs daudz esam atbraukuši, daudz atnākuši, daudz atbalstītāji, bet no otras puses ir ļoti slikti, ka tik maz cilvēku tomēr salīdzinājumā ar kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu, jā, mēs esam ļoti maz. Bet tev jāsaprot, ka atceries, ka mēdī ir demonizēta. Tur jau tā lieta, ka lielākā daļa sēž tikai mājās, spiež laikus. Es esmu pāri, jā, bet... Nē, bet arī otra puse, kad mēdī redzīja. Kad ja tu apšaubi, ja tu uzdod jautājumus, tu esi ķertais. Es jau arī saku, cilvēki ir iebiedēti no padomju laikiem. Jā, tā lieta. Un tie, kas iebiedē, tie arī baidās no visa. Viņi domā, ka man nekādu... Ko tad esi izdarījis? Man nav tiesības kaut ko darīt, man vispār nekādu tiesību nav. Tā kā viens tur rakstīja kaut kur CCTV, ka mūs vairs neaizstāv neviens. Ne valdība, ne policija, ne... Un galvenais, ka tie, kuri aizstāv kā šeit? Tu redzēji komentārus, kur bija? Vajag nāglas zem riepām pamest un šitie te visi tādi. Nu, man tas nošokēja. Es redzu šo patunu. Pirms tu brauc. Uzvani mani. Es tu uzvanuši, jā. Davai. Ideāli. Es pats būšu tev, tu patunu, ka stāvēs. Paskatīties. Ja nu kāds policijas kāzas lies, arī var pakontrolēt. Ja nu pagājušajā reizē, kad viņi gāja klāt cilvēkiem, izšināja prāti, tas aizgāja viņus pakaunināt, tad jau viņi nomērinājās. Kā tev mans deguns suprīgi? Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību policija. Tas tā, lai mēdī atkal nesaka, ka te kādi 5 cilvēki. Var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību policija. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru diktā. Blakus var atrasties ne vairāk vai ģimenes. Ievērojiet norādījumus. Un to naidniekam nekad nedosim, jo šeit ir Latvija. Viss, kas nepieciešams, lai ļaunums triumfētu, ir, lai labi vīri nedara neko. Gestapo mums apsvarīgi staigājās. Epiņā, beidzot es tev varu noķert kamerā. Es tev piedodu, ko tas? Viens sekundī, ko tu? Labi. Es tev sūtu redzēt, cik sprīvi. Vajadzīs cik. Tas ir vīties, es pūju. Ietuvāk. Nu? Laid augšā. Kā tev pasākums? Man liekas, ka burvīgs pasākums. Vai ne? Jā. Vai ne? Klips jau būs nofilmēts, varēs pēc tam samontēt. Nedaudz noteikti varbūt vēl kādu pasākumu jātaisa, lai varētu vēl nofilmēt. Jā, pirmo daļu. Jā, šis jau tikai pirmās 3 minūtes. Jā. Kā tas ir jauki. Viena lieta es vēl nesapratu par to klipu, kur es to honorāru varēšu dabūt?
To noteikti, zini kā, tev jau noteikti uzreiz teiks, ka mēs esam tie pirkti un tā tālāk, kā jau mums parasti demonizē. Tā kā tas ir viss tikai standartiņā. Un kā jums bija viss ceļš no Rīgas normāli atbraucot? Bija fantastisks ceļš, mēs bijām tātad Siguldā. Tur bija milzīga kolona, Cēsīs vēl bija vēl lielāka. Pēc tam mēs tālāk braucām uz Valmieru. Valmierā pilna autoosta bija ar mūsu mašīnām, ar atbalstītājiem. Tas bija... Kādi kāzus? Kāds policists stādnē, ne? Policisti Cēsīs, es runāju personīgi policiem Valmierā, viņi bija vienkārši fantastiski. Viņi bija tiešām ļoti korekti, ļoti daudz atbalstīja. Un pastieties, Valka arī policisti ir ļoti jauki. Viņi ir mūsu pusē. Nu, cerams. Viņi ir mūsu pusē, jo ar viņiem arī runājām. Da? Kādēļ... Kādēļ... Šis ir tāds burvīgs pierādījums, tas, ka ar miermīlību, ar mīlestību, ar izturību var cilvēks uzrunāt, viņi atsaucās un viņi jūt, ka šī patiesība, kāda ir šī patiesība? Nu, teiksim tā, viņi varbūt pat jau nevis viņi pilnībā viņi zina, viņi katrā ziņā sāk apšaubīt to oficiālo versiju. Arī pat tie, es ievēroju, ka bija, ja tu redzēji komentāros arī bija, kad pa tām riepām tā kā vajadzētu pamest kaut kā apakšā un tā. Mani skumdina tas, ka cilvēki, kuri ir tā noticējuši tam visam ārprātam, ka viņi nesaprot, ka mēs jau cīnāmies dēļ mūsu visu tiesībām. Reizī kalniņi, draugi, reizī kalniņi. Viņi ir ar mums. Gestapo, draugi. Klausieties. Jā, un Jānis Tārs, paldies tev par tavu ieguldījumu. Brīvi cilvēki, brīvi kustas. Brīvi cilvēki, brīvi elpo. Brīvi cilvēki, brīvi domā. Ievērojiet norādījumu. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Brīvi cilvēki, brīvā tautā. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumu. Ieraksts kavēja. Jā? Es skatos, tev ieraksts kavēja. Jā, varētu taut. Jā, varētu taut. Ir kaut kāda ekstra. Tu, kad tu taisies, tu sāki. Mēs esam veseli. Ideāli. Es ļoti patīkam pārsteigts. Tā, viss tā nevar. Nu, šitā. Es esmu patīkam pārsteigts tiešām, kad mums vēl ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi atteikties no bailēm, kuri neparakstās un nepiekrīt. Uzticēties tiem politiķiem un mēdījiem, kuri mums ir 30 gadus melojuši. Tagad vairāk tie meli nestrādā. Protams, ir demonizācijas taktika, kad cenšas mūs demonizēt un pataisīt par kaut kādiem muļķīšiem, idiotiem un radikāļiem un tā tālāk, karinot visādākas birkas, bet birku karināšana parāda tikai argumentu trūkumu režīmām. Tā kā tas tikai spēlē mums pa labi. Kā jūs redzat, tu, manu dārgo skatītāji, neesi viens. Mēs esam daudz. Varbūt dotajā brīdī šeit uz vietas ne tik daudz kā gribētos, bet mēs esam no tie, kas cenšas pierunāt valdību. Ir saprātīgi. Tātad jūtamies droši, jūtamies veseli un esam stipri. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Es redzēju sapni, ka mēs tikpat daudz cilvēku kopā nevis ejam uz lielveikalu un nopirkt kaut kādu kartupeli. Vai ko, bet mēs darbojamies pret valdību. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Labi dzird? Jā, es redzēju sapni, ka mēs nevis visi šādā barā iepērkamies lielveikalos,
Bet mēs no tuvākā lauksaimnieka nopērkam to kartupeli. Mēs gaļu nopērkam turpat kaimiņos vai no laukiem. Jo tikai tādā veidā mēs varēsim izdzīvot. Jo šobrīd izskatās, ka valsts politika pilnībā grib iznīcināt mūsu mazos zemniekus un tie, kas kaut ko grib darīt šajā zemē un atstāt tikai lielveikalus. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet Noslēgumā lūdzu stāsimies Latvijas tagad vēl nāk vēl runātājs, tad mēs beigsim ar himnu. Jā, lūdzu, mēs lūksim policistiem izslēgt šito par cieņu lūdzu izteikt himnai, un tagad nāks Artūrs Bernis ar savu uzrunu. Paldies visiem, kas ieradās. Cilvēki vairāk nekā es domāju. Paldies jums, jūs esat fantastiski! Jūs zināt, ka ir aizliegts dzējot. Bet Vingrot nav aizliegts! Saku vienmēr, online nodarbību no šejienes novadīt. Nav iebildumi? Jūs sapratāt domu? Es nedrīkstu jūs mācīt ejot, jo grupu nodarbības ir aizliegts. Bet ja mēs filmējam online nodarbību un pamat soli visi atkārtojam. Pamēģinam pamat soli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kustamies, jo ir bišķiņš augsts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Labi, liels paldies! Jūs esat fantastiski! Es cīnos par to, lai Latvija būtu brīva, lai mēs varētu runāt brīvi, lai mēs varētu sportot arī iekštelpās un lai arī treneri varētu tomēr darīt to, kas viņus dara laimīgus. Un mēs vēlamies arī par dejošanu atgādināt, jā, cik muļķīgi ir, kad nedejo, un vēl bērni, mūsu bērni, viņiem nav ko darīt, viņi sēž mājās, un tā visa enerģija, kas viņiem ir, viņa pazūd tur, un viņi nākošajā ziemā slimos daudz vairāk. Paldies, paldies, paldies! Tiešām tagad ir noslēgums, tad mēs noslēsimies himnai. Mīļie policisti, jūs mūs dzirdat. Mēs tagad dziedāsim himnu. Aiz cieņas pret himnu! Paldies, policisti! Un tad mēs nodziedāsim vēl Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām. Policistiem ir uzspļaut uz tiesiskumu, kur nu vēl uz himnu? Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Policija, uzmanība, policija. Uzmanību, policija. Ievērojiet 2 metru distanci. Policija, uzmanību, policija. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Viņam ir nospļauties uz... Ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. O, paldies! Paldies! Mēs neesam ģimenes, mēs esam blakus uz otru, mēs pārkāpjam. No, mēs esam dispēti. Latviju, mūs dārgo teviju.
Paldies! Es esmu atnācis īpaši šovakar uzrunāt jauniešu laukā. Ir pienācis laiks aizvērt vēstures grāmatu un sākt rakstīt to pašiem. Jo ir skaidrs, ka vecā pasaules kārtība, vecajai pasaules kārtībai ir pienākušas beigas. Un ir ļoti būtiski, lai mēs tagad ņemtu grožus savās rokās un sāktu rakstīt jauno pasaules kārtību. Mūsu vecāki reiz izcīnīja brīvību priekš mums. Un tagad mums ir jāņem grožus savās rokās, un tā ir jānosargā un jāiestājās par savām tiesībām. Lai mēs dzīvotu brīvā valstī, kurā tiek ievērotas satversmes, un tās svarīgākie runāt, elpot, dzīvot, izturēties un paust savu viedokli. Jau! Lai Dievs svētī Latviju! 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 Svētī Latviju! Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 metru. Šis policists parasti ikdienā arbūs nesā, redz, pēc gaits var pateikt. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Viņam garšo arbūs. Jā, viņš vienkārši piestrādā arbūs nesā tajā te noliktavā. Nu, tad, kad viņam maina, viņš, protams, uzot tie formu. Nekas jau nemainās, pa hotka tādā. Ievērojiet norādījumus. Zīmīgi, ka medī, ka nevienu nav. Uzmanēt! Mēs jau esam uzvarējuši un tagad mēs tagad vēl Nē, viņi vienkārši, tas ir angliski damage control, lai nekaitētu sistēmai vairāk, jo viņi savādāk noreklamē. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes locekļiem. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes locekļiem. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Mīļie draugi, nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Visus, jā! Otrkārt! Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām. 7 policijas mašīnas saskaitīju. Katra no policijas mašīnām stāv ar iedarbinātu dzinēju, tērē degvielu, kuru mēs ielējam viņiem bakā.
lai redzi, lai nedod Dievs šitie cilvēki, kuri grib brīvību, kaut ko neizdomāt, te dumpi celt. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Un lūdzu, ejiet un parakstīties. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Gaidām pilno videoklipu! Divām personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību. Šamē ar te ir atbraukuši. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Ko man mācīt? Es esmu priecīgs par to, ka cilvēki aktualitātes, jā. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Es negribu ietekmēt viedokli, es gribu, lai cilvēki sāk uzdot pareizos jautājumus paši. Viņas rapīts prasa, vai mērs ir uz vietas, nē. Cik es esmu redzējis, izskatās, ka mērs nav uz vietas. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes. 7, 8 un tur vēl viena neprātā 9. Neapdraudiet citu cilvēku 10. Jā, 10. Uzmanību, policija! Tur Opelis. Tur jau arī policists sēžam pārāk. Neprātā, bet man ir kas šokē vēl, kad bija cilvēki, kas gāja garām kaut kas. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Pirms, tā kā braucu iekšā pilsētā, tad viens sievietes stāvēs trotuāru un rādīja, lai braucu prom. Ārā no valsts. Braucu prom. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Tā, lai jums arī tās maskas nebūtu jāvēl. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Reka policisti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Man jau izskatās, ka policisti pulcēšanās to daudzumu pārkārt, vai ne? Starp citu, jā. Politiķis kandina, ka nedrīkst pulcēties vairāk par 2 cilvēkiem, vai nu ģimenes locekļiem. Bet policisti savā starpā nav ģimenes locekļi. Un viņi atrodas tuvāk pa 2 metriem viens no otra. Paskaties. Un vēl vairāk par 2 metriem šajā gadījumā. Nu tad kurš te īsti pārkāp? Kurš tad viņu sodīs, ja viņi soda mūs? Nē, tur Kovids jau ir tik viltīgs, un Kovids jau zina, ka viņi darbā. Jā. Cilvēkiem šito huņu, lai jausīju, daudz tam tic. Vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību. Izskatās jau. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Inglis es laikam esmu troļus izmācījis, tāpēc viņi noteikti manos komentāros baigi necenšas rakstīties. Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet vairāk par 2 personām. Jā, nu kur troļļi. Tiem galveniem lai. Jā. Es domāju, ka vienkārši viņi neriskē mani troļļot. Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci. Blakus var atrasties ne vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumus. Neapdraudiet citu cilvēku veselību un drošību.
Uzmanību, policija! Man muči neresot, ka atnākusies. Ievērojiet 2 metru policiju. Blakus var atrasties vai vairāk par 2 personām vai ģimenes lokā. Ievērojiet norādījumu. Darbie draugi, es gribētu pateikt paldies visām pilsētām, kuras šodien ir šeit. Un es zinu, ka šodien šeit ir cilvēki no Bauskas. Aplaudēsim Bauskai. Jā! Šodien šeit ir cilvēki no Madonas. Paldies, Madona! Šodien šeit ir cilvēki no Cēsīna. Aplausim! Šodien šeit ir cilvēki no Valmiera. Un šodien šeit ir cilvēki pat no Jēkabpils. Aplausim! Varbūt es vēl kādu nenosaucu. Rīgas un Valmieras. Šodien šeit ir cilvēki no Igaunijas. Sevagoma Igaunijā mēs jūs mīlam. Paldies. Un šodien šeit ir cilvēki no Rīgas. Un šodien šeit ir, protams, Cik mēs saskatījām 10 politiskas mašīnas Latvijas. Igauniem tikai viena. Un ar to pietiek. Paldies visiem, kas bija. Un uz tikšanos nākamajā brīdī. Uz tikšanos pavisam drīz! Nu tad mēs laikam labi beigsim. Paldies visiem, kuri piedalījās. Kā piedalījāties, kā balsojot par mums. Nu un cerams, ka katru nākošo reizi mēs būsim vairāk, vai ne? Jā. Ko tu domāji? Es domāju, ka jā. Vai ne? Tu esi pārsteigts par šo te pasākumu? Ko? Nē, es esmu pārsteigts, ka tik daudz. Es domāju, ka būs mazāk. Es sapratu, ka būs, bet es neiedomājos, ka tiešām tik daudz ir pazaudējuši. Jautri. Kur itīgi uguni. Nē, es to pa mierīgo policists man sapakos, un es netikšu apakaļ uz Valmieru. Viņi noteikti policisti speciāli man aiznesīs uz Igauniju, atnesīs apakaļ, lai pēc tam man ielikt pašizolācijā, lai es uz protestiem netiekšu. Skaties, ka strenčos. Vai ne? Traķenē, voho. Tas nebūtu brīnums, Ideāli. Labi, čau, čau!